Azusā darbs kļuva aizvien skaidrāks un spēcīgāks. Dievs vareni darbojās. Šķiet, ka ikvienam tagad bija jādodas uz Azusu. Tur sabrauca misionāri no Āfrikas, Indijas un jūras salām. Sludinātāji un strādnieki šķērsoja kontinentus un ieradās no tālām zemēm ar neizprotamu tieksmi doties uz Losandželusu. Sapulcējiet manus svētos. Psalms 50. psalms 5. pāns. Viņi bija ieradušies uz vasarsvētkiem, kaut gan to vēl nesaprata. Tas bija paša Dieva aicinājums. Svētuma kustības sapulces, teltis un misijas tika slēgtas, jo tajās vairāk nebija apmeklētāju. Visi ļaudis atradās Azusā. Brālis un māsa Gāri slēdza degošā krūma zāli un devās uz Azusu, saņēma gara kristību un drīz vien devās uz Indiju izplatīt uguni tur. Pat brālim Smeilam bija jādodas uz Azusu meklēt savas draudzes pazudušos locekļus. Viņš tos aicināja atpakaļ, apsolīja tiem gara brīvību, un uz kādu laiku Dievs vareni darbojās arī jaunās derības draudzē, ko viņš vadīja. Norisinājās daudz vajāšanu, īpaši no preses aprindām. Viņi rakstīja nekaunīgi, bet tas tikai pievilka pūļus. Daži eksperti vērtētāji uzskatīja, ka šis darbs spēs pastāvēt ne ilgāk par 6 mēnešiem. Drīz sapulces notika dienu un nakti. Vieta bija piepildīta ar cilvēkiem arī naktīs. Visa ēka augšā un lejā tagad bija iztīrīta un gatava lietošanai. Baltie cilvēki nāca daudz vairāk nekā melnādainie. Ādas krāsas atšķirības pārsedza Kristus asins līnija. A.S. Vorrels. Jaunās derības tulks sludināja, ka Azusa darbs ir par jaunu atklājis Kristus asins spēku. Liels uzsvers tika likts uz Kristus asinīm, šķīstīšanai un daudz kam vairāk. Liels uzsvers tika likts uz šķīstu dzīvi. Citāts no Bībeles. Viņš nāks kā augstos krastos iesprostota strauja upe, ko dzentā kunga dvaša. Jesajas 59.19. Sapulcēs brīnišķīgi izpaudās dievišķā mīlestība. Cilvēki pat neļāvās savam oponentam vai attiecībā pret kādu draudzi izteikt nevienu nelaipnu vārdu. Visiem bija Dieva mīlestības vēsts uz lūpām. Tā bija pirmā mīlestība. Iekās atklāsmes grāmata 2.4. Kas bija atgriezusies no pirmatnējās draudzes laikiem. Svētā gara kristība, ko saņēmām atmodas iesākumā, neļāva mums domāt, ka runāt vai klausīties ko ļaunu ne no viena cilvēka. Gars bija atbrīvots un palaists vaļā. Viņš bija ļoti jūtīgs, maigs kā balodis. Svētā gara simbols ir balodis. Mēs zinājām, kad esam apbēdinājuši garu ar kādu nelaipnu domu vai vārdu. Šķiet, mēs tajās dienās dzīvojām šķīstas dievišķās mīlestības okeānā. Tajās dienās tas kungs izcīnīja visas mūsu kaujas mūsu labā, bet mēs sevi pilnīgi visos gadījumos uzticējām viņa tiesām, nekad nemeklējot pat aizstāvēt darbu vai sevi. Šis arī ir svarīgs moments. Neaizstāvēties, nestrīdēties cilvēciskā veidā. Mēs dzīvojām viņa brīnišķīgajā klātbūtnē, un tur netika pieļauts nekas, kas pretotos viņa šķīstajam garam. Dieva gars pats atšķīra viltu no patiesības. Dieva vārds pats izšķīra visus jautājumus. Cilvēku sirdis, viņu darbība un motīvi tika izmeklēti līdz dziļumiem. Tagad vairs nebija nekāds joks būt par daļu no šīs pēdiņās piedzērušo kompānijas. Neviens cilvēks, atkal pēdiņās, neiedrošinājās ar viņiem biedroties. Apostuļu darbi 5.13. Attiecībā uz mums tas nozīmēja šajā procesā nomirt miesas prātam un nošķīstīties no visa ļaunā, lai apmaiņai saņemtu kristību.
Mums bija uzkavēšanās telpa 2. stāvā tiem, kas īpaši meklēja Dievu saņemt svētā gara. Tie, kas īpaši meklēja Dievu, lai saņemtu svētā gara kristību. Lai gan daudzi to saņēma draudzes kopējā sapulcēšanās telpā. Faktiski tajās dienās viņi bieži to saņēma spontāni savās sēdvietās. Gars darbojās īpaši dziļi augšistabā. Gars nekavējoties pats apsauca katru nemierīgu garu vai kādas veltīgas runas. Mēs atradāmies uz svētas zemes, 2. Mūzus 3 un 3:5. Šī atmosfēra bija nepaciešama tiem, kam bija miesīgs gars. Viņi vai nu izlikās, vai arī aizbēga, jo tas netika atklāts, pakļauts un izdedzināts no viņiem ārā. Tikai patiesie meklētāji to meklēja, tie, kas patiešām apzinājās savas attiecības ar Dievu un to svarīgumu. Tā nebija vieta, kur izrādīt savas emocijas vai nolaist tvaiku. Cilvēki tajās dienās devās pie žēlastības troņa. Viņi novilka savus apavus, izsakoties tēlaini. Viņi labi apzinājās, ka atrodas uz svētas zemes. Artūrs Būts Kliborns ir uzrakstījis šādus nozīmīgus vārdus. Katra vasarsvētku cenas devalvācija atnestu neaprakstāmas šausmas. Tad vēlreiz, katra vasarsvētku cenas devalvācija atnestu neaprakstāmas šausmas. Augšistabā esošie, pār kuriem krita vasarsvētku gars, bija samaksājuši atbilstošu cenu tā saņemšanai. Tie viņam tuvojās, cik vien tuvu bija iespējams. Viņam, kas pats bija samaksājis ne ar ko nesalīdzināmu cenu, lai to varētu viņiem dāvāt. Vai mēs pat spējam adekvāti saprast, cik pazudusi šai pasaulē, cik nicināta, atstumta un izmesta ārā bija šī svēto ļaužu kompānija? Viņu kungs un vadonis tikko kā bija izgājis caur karātavu cilpu, kas atradās tās dienas vareno rokās. Attiecībā uz viņiem Golgāta bija pilnīga un tikpat pilnīgi atnāca vasarsvētki. Pēdējais pabeidza pirmajā darbu un to noslēdza. Tātad pēdējais, tas ir vasarsvētki, pabeidza pirmajā, tas ir Golgātas darbu un to noslēdza. Tātad vasarsvētki pabeidza un noslēdza Golgātas darbu. Tāpēc katrs viens no mums tagad var sacīt pats sev: kā tavs krusts, tāpat man būs arī tavi vasarsvētki. Lūk. Tāpēc katrs viens no mums, kas ticam Jēzum, tagad var sacīt pats sev: kā tavs krusts, Jēzu, tāpat man būs arī tavi vasarsvētki. Dieva ceļš uz vasarsvētkiem gāja caur Golgātu. Individuāli tā tam arī ir jābūt šodien. Individuālu vasarsvētku šķīstumam un pilnībai ir jābūt atkarīgai no individuālās Golgātas pilnības. Tas ir neatceļams princips. Tātad atmodai ir jābūt balstītai Kristus krustā un Golgātas notikumā. Ja atmodas centrā nonāk kaut kas cits, tad atmoda zaudē savu spēku un svaidījumu. Es to saku vienkārši no tās izpratnes, ko Dievs devis. Un vienkārši reflektēju par to, ko es esmu izlasījis. Jā. Bet par to runās vēl šajā grāmatā. Ka novirzās uz fokus aiziet uz citām lietām, uz svēto garu, ja, piemēram, novirzās uzmanība, nevis uz Kristu pašu, ja, vai uz kaut kādām citām lietām, uz svētā gara dāvanām vai ko, ja, vienalga, jebkas cits, kas nav Jēzus Kristus pats un viņa nopelns, jebkāds cits fokus nozog svaidījumu un samazina Dieva darbu.
Tā kā nākamajā atmodā stipri turēsimies pie Jēzus Kristus krusta nopelna un žēlastības apziņas, ka viņš ir visu samaksājis. Labi. Šodien viss. Paldies visiem par pacietīgu klausīšanos, lai Dievs jūs svētī. Atā.